20 padomu pārdošanā 60 sekundēs, kuras tu varēsi pielietot jau rīt. Klausies, lai saprastu, nevis lai atbildētu. Atsūti man piedāvājumu, nav progress, tas patiesībā ir iebildums. Neizsaki piedāvājumu, ja klients prasa, ko jūs varat piedāvāt. Uzdod jautājumus. Uzbūvē klienta galvā plaisu starp viņa esošo situāciju un vēlamo situāciju. Ja izklausīsies iestudēts un stīvs, tu zaudēsi potenciālos klientus jau pirmajās 5 sekundēs. Nemēģini būt patikts, mēģini būt cienīts. Nepieķeries rezultātam, vajadzīgums atgrūž. Pilns pipelines ar klientiem rada pārliecību. Uzrunā jaunus klientus katru dienu. Neatstāj nākamos soļus klienta rokās. Nesūti piedāvājums, prezentē klātienē. Kad klients saka pārāk dārgi, nesāc dot atlaidus un neaizstāvi cenu. Pasaka, kā tieši viņš to domā. Kad klienti prasa atlaides, pirms to dot, pajautā, kas slēpjas aiz viņa vēlmes saņemt atlaidi. Nekrīt panikā. Nekonkurē ar cenu, konkurē ar vērtību, uz servisu un kvalitāti. Nekad nespēj par klientu tikai pēc viņa balss tembra, akcenta, veida, kā runā vai apģērba. Ja pārdošanā neatklās sāpi vai problēmu, tad nebūs pārdošanas. Ja nav sāpes vai problēmas, nav darījuma. Beidz atvainoties par zvanīšanu. To nevienam netraucē. Vilcināšanās nogalina darījums. Pārliecība tā tiek nodota tālāk. Nekad nepiekrīt frāzei "es ar tevi sazināšos". Pārdošana ir process. Nemeklē maģiskas frāzes. Runā mazāk un uzdod labākus jautājumus. Aizsūti to draugam, kam šis būs noderīgs.